Tā, tagad parādīšu, kā notiek automašīnu pasūtīšana portālā Autoscout24. Tātad spiežam virsū uz Autoscout, un šeit būtu svarīgi uzspiest Refine Search, kas būtu tāda tā kā detalizētā meklēšana. Protams, portāls saglabā iepriekšējo meklējumu, tad, ja grib notīrīt filtrus, šeit ir augšā sadaļā notīrīt filtru, un tad arī šeit tieši tāpat kā citos portālos galvenais faktors bez mašīnas modeļa un apraksta būtu izvēlēties pārdevēju dīlers, jo, kā jau minēju, no privātpersonām risks ir liels iegādāties. Un šeit tad arī, protams, var izvēlēties salona apdari, ādu, pusādu, audumu, un tāpat arī komplektāciju šeit var papildināt ar dažādām ekstrām. Un principā tad, ja piemēram meklējam Audi A7, tad viņš pie dīleriem atlasa Eiropas tirgu visus Audi A7, un tie būtu šī gadījumā 592 piedāvājumi. Un ja kāds no šiem auto uzrunā, tad vidēji cenai vajadzētu pierēķināt klāt 2000 eiro. Un tad visus šos auto es varu jums pārbaudīt, noskaidrot informāciju un palīdzēt iegādāties.